šai konstrukcijai faktiski ļoti liels bonus ir tas, ka ļauj šķērsot ļoti lielu diametra inženieru komunikāciju elementus. Un, ja mēs salīdzinām ar tradicionālo pārsegumu, tad, protams, šķērsgriezumiem mums iet diametrā virs 110 mm, kas ir kanalizācija šajā gadījumā. Tad pielietojot pauzī joist, tad mēs iegūstam, protams, ļoti lielu inerces momentu. Mēs iegūstam elementu stingumu un paralēli tam, nesabiezinot konstruktīvu augstumu, mēs varam šķērsot ar visiem ūdensvadiem, kanalizācijām, apkurēm, ventilācijām un tā tālāk. Faktiski ražošanas process pauzī joist sijām ir diezgan ātrs. Mums šiem elementiem, protams, ka nav vajadzīga smagā tehnika. Ja, mēs viņu novietojam vienā pozīcijā, un tad puiši smuki objektā var vienu pēc otra elementiem izvietot. CMB viennozīmīgi saskata potenciālu turpmāk nākotnē izmantot pauzī joist sijas ne tikai paneļu tehnoloģijā, bet arī moduļu tehnoloģijā.